kolektīvs ir tāds diezgan stabils, jau ilgus gadus mēs esam tik ilgi kopā, ka pat grūti ir pateikt, kāpēc mīlam viens otru un viens bez otra vairs nevaram. Mums pietrūk šo mēģinājumu vakaru. Tas ir kā otrās mājas, kur mēs visi sanākam. Varbūt projām mazliet no savas ikdienas. Gulbenes tautas teātrim šīs telpas pieder jau 25 gadus. Un tātad ir mēģinājumu telpas, teātrim noliktavas, rekvizīti tērpi un arī kameru izrādes notiek pēdējos 5 gadus. Šī mazā mēģinājuma telpa mums ir arī pārvērsta par izrāžu telpu. Mums bija vajadzīga nauda, lai aizbrauktu uz starptautisko Krievijas festivālu, kur mūs uzaicināja Krievijas amatieru teātru asociācija piedalīties teātru festivālā pilsētā Zrečnī. Pavisam kopā piedalījās 9 kolektīvi. Ogres tautas teātris diemžēl neaizbrauca, no Latvijas aizbraucām mēs un Ventspils tautas teātris. Mūsu teātris ieguva 4 diplomus. Mēs ieguvām arī visaugstāko atzinību par režisora darbu, izrādes režiju. Tas bija augstākais novērtējums un tātad to atvedām mēs. Konkrētā vieta ir dzelzceļa stacijas kafejnīca, kur ir satikušies 2 skolas biedri, bērnības draugi. Viņi sēž runājas un ik pa brīdim kafejnīcā ienāk apmeklētāji ļoti dažādi. Viņi nāk un iet un šiem 2 draugiem apkārt ir pārējo cilvēku dzīve. Tur ir jābūt tik gudram, kad tu ieliec savu domu un viņam liekas, ka viņš ir to izdomājis. Un viņš ir uzplaucis. Un katrs aktieris katrs cilvēks ir kaut kāds dabas brīnums. Un tas ir fantastiski, ko tie cilvēki no sevis, kad viņi uzplaukst un kas viņos ir iekšā. Fenomenāli. Ir viens noteikums, ko es diezgan bieži aktieriem saku. Es saku, atcerieties, jebkurā brīdī, kad teātris kā kopiena vai kā izrāde vai kā draugu loks bez jums var iztikt. Neviens nav neaizvietojums. Tev ir galvenais pašam jāsaprot, vai tu vari iztikt bez teātra. Jo arī, protams, ka mēģinājuma process, tas nav tā, kad mēs visi tik runājam ap pirkstgaliem un maigi un mīlīgi, ja? Tur noteikti ir savas visādas lietas, liek cilvēkam pārvarēt sevi. Jo mums ir bijis tā, ka mēs esam iesūdējuši piemēram kustību izrādi un cilvēkiem gados un liekam trenēties un pa grīdu vārtīties un izdarīt visādas tādas, ka viņš pirmā brīdī saka, hello, es to negribu, ko tu tagad te gribi no manis, es to nevaru, ja? Edīte ir Edīte. Edīte, man vēl arī cilvēks Edīte pazīsta personīgi kopš bērnības un Edīte vispār viņai nav bijusi cita doma. Viņai organizējusi izrādes arī pagalma bērniem. Tad, kad viņai bija gadi 4 un 5, viņa jau to darīja. Edīte ir vispār teātra dvēsele, manuprāt, bez Edītes. Nekas mēs nespējam iedomāties, piemēram, pēkšņi Gulbenes tautas teātra bez Edītes. Edīte ir mūsu sirds un dvēsele. Man liekas, ka galvenais mērķis ir tas, ka cilvēks atnāk un ka ar to izrādi viņu aizrauj. Nevis viņš atnāk, tad labi, es esmu atnācis, man ir jāskatās, labi, es skatos. Bet, kad vienā brīdī tu aizmirsti, ka tu esi atnācis uz to izrādi un ka tu ieej viņā iekšā un sāc domāt to savu lietu un dzīvi un kaut kādas savas sakarības vilkt paralēlis. Viņu neņem to tā plakaniski, ka tā ir traģēdija, komēdija, tas ir viegli uztverams. Tā ir tā salsa. Ārkārtīgi svarīgi, ka mūs te tomēr mīl, ka tie cilvēki ir tā, kad mums ir prieks, ja mums ir pirmizrāde, teiksim, lielajā zālē, tad viņi ir
pārpildīta. Ja? Ja mums ir pirmizrādes, mums kā bija te Vecgulbenes muižā, kur ir ierobežota 30, tad pirmās 10 izrādes mums 50 gāžās un lūdzās iekšā. Nu, teiksim, kad ir kaut kāds tas, ja ir brīvdabas izrādē, pirmizrādē, tie ir tiešām daudzi simti, kas nāk. Nu tā, acīm redzot, ka tur ir kaut kāda tā sāga, ar ko mēs viņus piesaistam. Kā mēs zinām, visa pasaule iet uz šo ekonomisko, un tā arī tieši tā vienā brīdī var pateikt, hello, nu, taisam to bodīti, ciet, tas ir par dārgu. Man liekas, ka cilvēki, tie, kas grib realizēties caur kaut kādu šo, viņi tāpat nāktu kopā. Es varu tā droši apgalvot, ka vienalga veidotos kaut kāda biedrība, kaut kas tāds, kad paši veidotu izrādi. Varbūt, ka tā būtu, ar mazākiem resursiem, mazāk tehniski, netik, bet vienalga būtu. Man liekas, ka tas latvietim to teātra spēlēšanas garu un to garšu, kas jau ir iesācis to darīt, tas āķis lūpā iet, tad to nevar tā tik viegli pamest.